Čau! Šodien turpinām grila sezonu un šodien pagatavosim īpašu hotdogu vai burgeri latviešu gaumē ar kaut ko īpašu kečupu vietā. Šodien mēs pagatavosim biešu kečupu un tam mums būs vajadzīgas vārītas bietes, balzamiko krēms un vēl dažas garšvieliņas. Lai mūsu kečupiņš būtu pikants un arī būtu kādas dūmotas notis, mēs pievienosim divu veidu grila garšvielas, vienas asās un vienas kūpinātās. Nākamā mērce arī kārtīgi latviska mārutki, skābais krējums un diles. Atvēsinoša, atsvaidzinoša, bet ar mārutku un diļu garšu. Pēdējā lieta, ko mēs izdarīsim, pirms mēs ejam grilēt desiņas, nomizojam sīpolu un sagatavosim salātlapas. Man šeit rokās ir vesels gros ar labiem gardumiem. Tas, kas man šobrīd iekrīt acīs, ir pašā priekšā man te dažādas desiņas ar savvaļas ķiplokiem, ar čili, ar steiku un pipariem un ar sinepēm. Dažādas, kas derēs arī mūsu burgermaizei, kā arī hotdog maizei. Desas, kamēr cepās, varam jau sagatavot mūsu maizītes. Te man ir hotdog maize un burgermaize. Sākam ar salātlapiņu, liekam mūsu kečupiņu, raukšķīgus saldi skābenos gurķīšus. Te mēs arī mazliet salātiņš. Hotdogam viennozīmīgi klasika. Šeit ir sinepju desiņa, liksim vienu hotdogā, liekam uz burgermaizes sīpolīši. Man rokās ir 3 dažādas versijas perfektai dienai ar grilu, lai jums labi grilējās un labi garšo.